Sveiki! Viss rīt pēc plāna. Jā, ļoti komfortabls bija lidojums, drusku atpūta viesnīca un tagad jau pirmspēles treniņš. Viss kārtībā. Pakustējāmies, izmēģinājām bumbas, laukumu. Stadions ir tāds ļoti labs. Jā, laukums arī diezgan kvalitatīvs, neskatoties uz to, ka ir sintētiskais. Viss iet pēc plāna. Ko rīt varam sagaidīt no RFS, ņemot vērā, ka ir kā liels rezultāts iekrāts pirmajā spēlē, bet vai RFS rīt mēģinās uzvarēt šo spēli? Vai tas ir primārais uzdevums? Jā, protams, gatavojamies tā, lai uzvarētu šo spēli, uzvarēt spēlējot savu futbolu. Arī ir ļoti svarīgi, lai mēs sagatavotos darīt tā, ko mēs gribam, bet kā vienmēr notiek spēle, protams, kaut kas arī var būt tā, ka ne līdz galam strādā un jāadaptējas, jāpieņem pareizi lēmumi un jābūt gataviem tam. Noteikti analizējāt arī pret Karabahu spēli, kas notika šeit, vai Vestrī komanda izbraukumā un nosacītu mājās, vai viņi spēlē savādāk? Tur bija līdzīgas spēles, jo, kā es jau teicu, Karabah šajā spēlē gribēja dominēt un neļāva pretiniekam kaut ko parādīt tā, lai būtu grūtības. Viņi ļoti labi aizvadīja tās abas spēles, un mūsu plāns arī ir līdzīgs, lai mēs domātu vairāk par savu futbolu un lai pretiniekam nebūtu tādu iespēju, lai mums ietu tā grūti, jo pretinieks var spēlēt savu futbolu un mums adaptējas. Tā var notikt dažas epizodes, bet kopumā mēs gribam domāt par savu futbolu. Vai šeit var spēlēt ātru futbolu? Redzam, ka laukuma arī laista. Jā, tas ļoti kvalitatīvs laukums, arī diezgan ātrs un to var darīt. Un, protams, ja mēs spēlēsim pa zemi, caur piespēlēm, arī šodien treniņā sapratam, ka tas ir ļoti svarīgi un tas palīdzēs mums tiešām parādīt to, ko mēs gribam. Kā laikapstākļi šeit nolaižoties, tomēr nav tāda, laikam, teiksim, latviska vasara, mazliet augstāks, bet spēlēt tas diez vai var tā ļoti negatīvi. Jā, beidzot Eirokausi, kad mēs nācam uz spēli, ir tāds laiks vēsāks nekā mums, jo parasti notiek, ka mēs braucam un vienmēr ir karsti. Tāds šeit ir ļoti tāds patīkams laiks, lai spēlētu futbolu.